Sveiki! Mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti. Sveiciens nu jau tādā pavasarīgā laikā. Visdrīzāk, ja jums ir sniegs nokusis, bet es vēl centos noķert pēdējo sniegu, lai pastāstītu jums par to, kā man ir šūpuļdziesma nodziedāta, kā man veicās ar zeķu vadīšanu, par ko vēl, par mazgaķīšiem. Bet bija vēl kāda lieta, ko es gribēju pastāstīt. Katrā ziņā to es esmu aizmirsus, bet to mēs stāsta vidū ietīsim. Tādēļ patīkam skatīšanos un jā, šis ir pēdējais, es domāju, ka šīs ziemas sniega stāsts. Lai jums ir silta skatīšanās pie tējas, kafijas vai adīkļa. Pozitīvs stāsts pozitīviem cilvēkiem, pozitīvi radošiem cilvēkiem. Kalendārā pavasara pirmajā mēnesī ar to es jūs arī apsveicu. Apsveicu ar to, ka varam sākt gaidīt, priecāties un baudīt pavasara pirmās vēsmas. Un ar ko es vēl jūs apsveicu? Protams, ar Oskaru, ar Straumi. Lai mums tas slēpnums un prieks iekšā, tādu pasauli gaišāku radu, jo īstenībā man tā liekas, tas pasauli radām mēs ap sevi, jo būsim priecīgāki, foršāki, lepnāki, laimīgāki, jo arī apkārtni pasauli būtu tāda. Pa mazai sauņai, čupiņai, pa nieciņam, pa prieciņam, un to laimi var uzaudzēt lielāku. Un šodien arī par to, jā, savā ziņā par manu laimes formulu. Tad es jau jums pasādīju, par ko es stāstīšu, un jā, tikai tad es biju vēl februārī. Februāra baltumu ķēru, bet nu jau gaidām pavasara zaļumu. Jā, tātad vispirms es jums stāstīšu par šūpuļdziesmu, jo mana šūpuļdziesma ir nodziedāta. Tā gan ir pirmā šūpuļdziesma. Otrā vēl nav sākta, bet par visu pēc kārtas. Tātad šis ir Lakatiņš Šallīte pēc Baibas Jotaites apraksta šūpuļdziesmu. Aprakstiņš ir pieejams Ravelry, adresība būs apraksta kastītē, un tātad mazliet pastāstīšu par šo te Šallīti. Šallīti adīju, tur arī teikts ir metrāža diezgan tāda, lai būtu 100 gramos kaut kādi 600 līdz 800 metri. Es adīju no hobija pasūtītās dzijas, un tā ir Dream Color, un viņa maina tātad krāsiņas, visi baigi forši. 100% vilna. Kas man patīk šai vilnai? Viņa nekož, un tas ir ļoti, ļoti forši. Vienīgais mīnus adot ir tas, ka nākošais vai nu jāda rudā krāsā, vai mums kaķis jāpārkrāso šādos toņos, lai varētu neizlekt kaut kādas tāda disbalans starp dažādām krāsām, struktūrām, faktūrām un tam līdzīgi. Labi, viss ir atspalvots, viss ir kārtībā. Tātad mazliet par šo šallīti. Garumu un platumu es ielikšot pašlaik, es neesmu mērījis. Es godīgi sakot, viņu arī neesmu mazgājusi, jo es zinu, ka Čārlijai viņa ļoti patiks, bet es jau vienreiz esmu viņu atspalvojusi, otrais vēl tik ātri negribu. Tā, man ir 25 te tādi zobiņi, un tas nozīmē 25, un pēc tam atkal 25. Tie, kas āda šo šalli, tie zina, par ko es runāju. Bet tātad viņi ir pusmēnes formā, un ko tas dod? Tas dod to, ka viņi automātiski skaisti pati tā kā iegriežās. Viņa sakārtojas pati. Tā, lai šo uzadītu, es trenējos, un man pie tam ir 2 paraudziņi pie tam uzadīti, ja? Un tie ies man apraksmapītē, tātad tā forma reāli arī ir tāda. Un ir arī otrs paraudziņš. Šis man ir radīts no Adelong, bet tātad tas jau ir tikpat liels, cik šis, bet tātad vilnai, šī ir tātad
Igaunijas vilna, viņai vajag vairāk to vietu, viņa būs lielāka. Šī ir tātad 100 gramos 400 metri, un viņa ir ļoti, ļoti forša. Jā, tātad viņa ir nekodīga, viņa ir forša, viņa maina krāsniņas, ficītē lūk šādi. Šalīte sver 124 gramus, ar to es esmu ļoti, ļoti apmierināta. Un tātad parādīšu, kā viņa izskatās. Viņa izskatās lūk šādi, un viņai pusmēnesis forma. Adu es tā, man vajag forši tā, kad nav, jūs redzat, viņa mazliet caurspīdīga, jo viņa, lai ir, nav blīva, bet lai viņa brīva, lai viņa tāda ļoti, ļoti forša. Un zinu, cik viņa ir skaisti, viņam kaklu uzreiz tā ļoti, ļoti skaisti ierullēs, sarullēs, un nu tiešām fantastiski. Tā, ja jau es runāju par šo te šalīti, nu jā, tātad man šūpuļdziesma nodziedāta, bet es gribu vēl vienu tādu uzadīt, jo kamēr tā doma ir svaiga, tā visa izpratne, tas viss ir, nu, galvā, nu, ka man nav jāpārdomā daudz, es varētu otru uzadīt. Robiņi, tātad 25 līdz pusītē, 25 otrādi un pluso paraudziņi, godīgi sakot, es tikai šallītes pēdējos 10 robiņus varēju uzadīt bez schēmas, nu, negāja man tā schēma galā, pilnīgi galīgi ne. Tā tagad vēl mazliet par šo te dzīvu. Tātad dzīve pasūtīta no Hobby Day, un es biju mazliet tāda sautīga, un vienā dienā, 2 dienas pirms šī dzīves izpārdošanas, es piezvanu mammai, un es viņai prasu, un tev taču arī nav dzīves no kādīt, vai ne? Nu, iedomājieties, tāda forma, uz kur nevar pateikt, ne, man ir. Kaut gan īstenībā mamma pārbaudīja, pārskatīja savus krājumus, un tiešām, lai būtu 2 ficītes kaut kādas dzīves, nav. Tas tāpatās kā es, ja man vajag pusgrāz zeķi sadīt, es pastos, man ir 2 ficītes, bet pusgrējām zeķiem vajag reizēm 3. Nu, es tāds rupjāks metrāžas skatos, ja. Tātad vienmēr dzīves ir par maz, tādēļ var arī pirkt. Un tad mēs mazliet arī iepirkām, silkšu bildīti, kādas vēl mēs nopirkām dzīves, un tātad man lakatiem vēl mazliet būs. Būs no kā adīt. Tā. Šūpuļdis esmu nodziedāta, ar viņu viss skaidrs, viss ir cauri, viss ir, ne, vēl turpināsies, bet, nu, esmu vismaz jums pastāstījusi. Tātad vispār, lai zinātu Baibas jautājāķis meistarklasītes kādas, jo šī bija arī virtuāla meistarklasīte, es iesaku pievienoties viņas dombiedru grupai Facebookā. Adresīti ielikšu aprakskastītē. Facebookā es esmu pievienojusies vēl vienai grupai, un tā ir somu zeķu dizainere, bet ne tikai zeķu, viņa arī džemperus dizainē, Ninai Laitinenai. Daudz zinu viņas krāsainās skaistās zeķes, un arī šīs Valentīna dienas zeķes es adīju pēc viņas apraksta. Tātad viņa savā grupā izveidoja tādu kopadīšanu, un tās tā kā ir Valentīna dienas zeķes, viņa līdz Valentīna dienai deva, ja nevaldos, no 2. februāra katru dienu pa kaut kādām 9 pāris rindiņām to rakstiņu un bija jāda zeķes. Tajā brīdī es biju aizņemta un es nevarēju adīt, līdz ar to es pēc tam tā fiks sarau. Kāpēc es labprāt piedalījos un labprāt adu šo te zeķīti? Pirmkārt, tāpēc, ka es esmu viņas grupā, un man ir tāds aizdoms, ka agri vai vēl tos, kas nav aktīvi, var paretināt to saimi, un galu galā viņa dalās ar savu šo te aprakstiņu,
kas vēlāk būs par maksu. Tātad īstenībā, ja ir kopadīšanas, kurās tiek piedāvāts adīt, es iesaku adīt. Un tagad par šīm zeķiem. Es ļoti labi zinu, ko nozīmē adīt no 7 brāļu zijas, ja augšā ir 80 valdziņi, man tas ir ļoti, ļoti par platu. Es, acīm redzot, pārāk vaļīgi gadu. Un zeķu dzija tam ir par šauru, jo te ir pīņotie raksti. Un, jā, nu, lai tagad dabūtu kaut kādu kompromisu tajā visām, es darīju to, ko dažas citas adītājas dara. Es paņēmu Lana Gold Classic Fine. Man liekas, 390 metrus 100 gramiem. Un somu meitenes bija ļoti pārsteigts. Viņas prasīja, kuras tik skaistu krāsu dabūju, jo 7 brāļu dzija tādas nav. Un, nu, viņas ar alīzes dzijām neada Somijā. Ļoti reti, kas ada. Nu, tad es adīju, bet viņām ļoti patika. Patika gan mans process īstenībā, un man liekas, viss skaistākās zeķes man ir arī ar nobildētas un visvairāk ikšķīšus, jeb sirsniņas vai ko tur dabūjušas. Es esmu malacis, vienkārši skaista bilde un zeķītis gatavs. Bet tai par tām zeķītēm. Zeķītes ir ļoti, ļoti sarežģītas. Kas man patīk somu dizainerē, viņas, kad saraksta tos rakstiņus, tur ir sadalījums jau pa adatām. Viņi sad uz 4 adatām, un līdz ar to, ja es kaut kur esmu nokļūdījusies, man nav jātārda vesela rinda, es skatos uz adatas, kas darās, jo citas adatas sakrīt raksts, un tas viena nesakrīt. Tad man ir jautājums pašai sev, kuras esmu nokļūdījusies. Nekāds ārdīšanas man nebija, jo tas būtu ļoti, ļoti sarežģīti. Raksts ir sarežģīts. Bieži vien ir 5 valdziņu krustojumi vai ar 7. Nu, bet tie, kas ir tā kā, es to saucu par taurentiņiem, kur gan pirmos valdziņus liek uz priekšpusi, tad liek uz aizmuguru valdziņu, tad izada to, kas uz kreisās adatas, tad, kas bija uz aizmuguru un tas, kas priekšā. Nu, tur tāds senāk kā taurentiņš, aizmugurē vēderiņš ir. Ļoti daudz tādi krustojumi. Rakstu nav iespējams atcerēties, viņš mainās visu laiku, un viņas tiešām, viņas ir ļoti skaistas. Ir gan mežģīnīte rakstīņš. Starp citu, šo te rakstīņus viņas pilnīgi somu savādāk, kāda es jau zinu 3 dažādus variantus, kā viņi var radīt, ja. Tā kā, bet jums ļoti smuka kamerā vispār izskatās tā zeķīte arī, ja. Ļoti, ļoti, ļoti skaista zeķe. Aizmugurē nav nekāda vīla, bet ir pamazām tas saīsinājums. Redziet, te tā. Kas te ir tāds? Nav nejausmas tas laikam nodatiņām, bet vienmēr sakot, aizmugurē ir šāda te tā vīlīte. Klasiskais standartu viņu papēdīts, viņa arī to ada. Vienīgais, kad es parasti šajā daļā jau vairs neādu rieviņas, viņi ada, es arī šoreiz ādu. Tātad visu kā pēc grāmatas jau aprakstīju, ja? Tātad, lūk, zeķīte šāda uz kājas. Nu, viņas ir ļoti skaistas. Un, ja ir iespēja adīt bez maksas, dizainers piedāvā bez maksas šo iespēju, es iesaku izmantot, un es to arī izmantoju. Tātad, lai mani neatskait no tās grupas, lai visi redz, ka es tur kaut ko darbojos, es atvainojos, ka es iespēros, un zeķītes man ir gatavas. Tā, tagad man esot jāstāst par mazkaķīšiem, jeb maziem stromēniem. Kas pie šī vārda tika tieši vakar, jo vakar mēs dabujām īstenībā animācijas filmas radītāji dabūja Oskaru. Jā, tā ir par kaķīšiem. Iesaistījos atkal Facebookā vienā grupā. Es gan īsti nezinu, vai tas viss attīstīsies arī Latvijā, bet tātad Facebookā tāda grupa ir domāta, ka tiek adītas, radītas, tamborētas un visādi citādi radītas mazas rotaļlietas. Un viņas tie bez maksas kaut kur atsācis ar pierakstu, ka tas ir bez maksas, vienkārši, lai pasauli būtu skaistāka un saņēmējs varētu mazliet tajā dienā papriecāties. Nu, lūk, es tur pamēģināju dažas šādas tādas, lai līdz uzadīt. Man īpaši beig nepatika, bet es aizrāvos un sanāca forši kaķīši adīt. Kaķīši man ir vesels gros, jūs droši drīkstat minēt, cik tur ir skaitām. Šos kaķīšus var arī uzadīt, jo man ir video pamācība, ko es publicēju vakar, lai tā leģendāri ir tajā dienā, kad animācijas filmas Trauma tika pie Oskara. Un tātad man ir ļoti, ļoti daudz mazkaķīši.
protams, Čārlīs krāsiņās arī ļoti daudz. Tā, ko es gribu pastāstīt? Man ir tikai viens brūns kaķīts, un tas ir tikai tādēļ, ka ar brūno krāsu es tiešām nedraudzējos, man tāda vienkārši mājās nav. Un tad man ir gan balti kaķīši, jā, viņiem visiem foršas astītes foršas stingras, aikordmaliņas. Ļoti daudz ir pelēkie un rudie. Un tad es mazliet pastāstīšu arī par dzijām, kādas es izmantoju. Tā, es teicu, paņemšu tādus pufīgākus kaķus. Kā jau minēju, man viņi daudz dažādi. Šo projektu es iesāku vispār tāpēc, ka joprojām ārstēšanās procesā es vienkārši biju tik piekusus, ka man negribējās neko domāt, neko darīt, un adīt gribējās, bet domāt negribējās. Un tāpēc es pat ģimenei teicu uz 8 nedēļu tikai lūdzu, man nesakiet, kāpēc, ko es daru, tam nav ne ekonomiska, ne kaut kāda cita pamatojuma. Tas ir vienkārši, tā ir vienkārši man meditācija. Man vajadzēja atslēgties, pieslēgties kaut kam tādam, kur nav prāts jālauz. Un tāpēc man ir daudz kaķīši. Un tagad es jums gribēšu pastāstīt par šiem te pūkainajiem. Tātad, kā jūs saprotat, pūkainie kaķīši tiek adīti no arī buklēja dzijas klāt. Starp citu, vislabākie kaķīši sanāk no dubultīgas zeķu dzijas, un es adīju otrā izmēra adatņām tikai tāpēc, ka adījums ir ciets, stingrs un nenāk ārā pildījums. Ja? Tātad viņš ir ciets, stingrs. Starp citu, galviņai mazāks pildījums un puncītim lielāks. Mēģināju visur izšūt, nemēģināju pērlītes likt vai kaut ko tādu, lai bērņiem visiem ir droši un forši. Var arī pažļambāt, bet to nevajadzētu. Bet tātad, par tiem buklē kaķīšiem. Tā, vienu buklē es liku klāt, tātad drops alpakas buklē dziju. Viņi tādā netīri baltā krāsā. Man labāk patiktu īsti baltā krāsā, bet viņi tāda vilnas baltā krāsā. Līdz ar to pieliekot klāt baltu zeķu dzīvi, man tas kaķītis skatījās tāds, ka viņš 3 dienas martā būtu aizgājis kaut kur pastaigāties un pēc tam atnāk mājās. Viņš ir pūkains, viņš ir izpūris, viņš ir netīrs izskatās drīzāk nekā tīrs, viņš vienkārši tāds smieklīgs, ja? Sabumbuļojies, viņam tur ir deguns, tad viņš ir kārtīgi nosvinējis marta svētkus. Tad par nākamajiem kaķīšiem. Protams, atkal apakšā ir zeķu dzija. Te ir balta, te ir pelēka. Un šim man tad top jau nākošais. Pie kāda skaitļa es apstāšos, es nezinu, bet es ļoti skaidri un gaiši zinu, tā kā es apstāšos, un es vienkārši vairāk neadīšu. Un šeit man ir lūk šāda buklē dzija. Un šī dzija, godīgi sakot, ir no manas vidusskolas laikiem. Es zinu, ka man draudze nozadīja no tādas džemperīti, tikai zaļos tonīšos, ja nemaldos. Beidzot, man šeit dzija ir pielietojums, un viņa ir tāda smalkāka nekā tā buklē, un tad maziņāki ir tie buklē, tie mazie, tās mazās buklē cilpiņas, ko es te bakstos. Tie kaķiši sanāk tādi forši mīlīgi pūkaini, nav vērti adīt, bet, adu. Tagad man arī top no dubultīgas, un tad viņš būs tumšāks. Te ir balts ar buklē, te ir viena zeķu dzija un buklē, un šeit ir 2 pelēkās krāsas zeķu dzijas un buklē. Vienmēr sakot, sanāk tā kā ombrē tehnikā, visi kaķīši, ja? Tad astītes ir riktīgi foršas. Nav nekādas ne drātiņas, nekas, viņi ir foršie man mazie mazstraumēni. Protams, ka es adu vēl, katrs kaķītis ir mazliet varbūt kaut kur atšķirīgs, piemēram, šim ir zaļas atstīņas, Nelīs teica, šī ir tiešām Čārlija. Tā, protams, pēc vakardienas iedvesmas, ja jau tie mazstraumēni, ir jābūt arī vienam straumas kaķītim. Es centos, bet, nesmējieties skaļi, pietiek jau, ka es smiešos. Te tāda dzeltenā krāsa īsti nederēs tam kaķim. Tur ir vajadzīga tāda pūdera krāsiņa. Es zinu, ka straumas kaķītim nav ūsas. Manam būs, bet tāda straumas kaķītis tumši pelēkā krāsā man arī tāda ir. Es parasti vispārīgi mantiņas pildu ar baltu sinteponu, bet man pārsteidz pēdējais IKEA spilvens, ne mais. Viņā pildījums iekšā ir brūns. Labi, ka man balti kaķīši pašlaik neadās, bet, brūns pildījums ir. Bet, es saku, es tāpēc adu stingri, lai pirmkārt tur formu, otrkārt nespīd cauri tas sintepons.
Jā, bet visa aizsākums bija šādām te lelītēm. Šīs te bija viens no manām pirmajām lelītēm, tad šī pūcīte. Teikšu, kā man vispār baigi nepatika. Šī man tīri labi patika, bet, tur ir mazi bet, tur ir jāmāk baigi precīzi, lai tās kājas abas vienādi resu. Man sanāca, ka viena ir resnāka, otra ne. Nu, vienmēr sakot, šīs man neaizgāja tik labi, kā man neaizgāja kaķīši. No kaķīšiem es esmu priecīga, un mani mazkaķīši, mani straumas kaķīši, mani meditācijas kaķīši, pēc kuriem pieprasījums jau bija procesa gaitā, un līdz ar to tā kā tie bezmaksas, tie labdarības kaķīši, visi, kas gribēs, kas saražots, tos arī dabūs. Jā, tad turpināšu vēl par zeķītēm. Tātad piedaloties Instagramā Renātes aicinājumam adīt katru mēnesi pēc viņas noteiktās tematikas zeķes, es arī tātad izdomāju veltījumu dabai adīt. Nu, un tātad es jau iepriekšējā reizē minēju, ka es gribēju putniņu zeķes adīt. Schēmas pati zīmēju, pati dizainēju, taisēju, pārtaisīju esošās internetā bezmaksas pieejamās un uztaisīju putniņu zeķes. Lūk šādas. Bet, tātad, kā jau iepriekš minēju, putniņus es ņēmu un izšūvu. Starp putniņiem ir odziņas, kur graust, jo es vienkārši šajā februārī neredzēju baltu sniegu, un es nespēju iedomāties, ar ko vēl varētu februāris šogad asociēties. Jo manā skatījumā es redzu tikai putniņus pa loku, kas nāk pabaroties. Līdz ar to man ir putniņu zeķes, aizmugurē arī ir odziņas, ko paēst. Tātad šādas te zeķītes man ir... Tātad manā tajā projektiņā, ko es saku, man ir putniņu zeķes. Jā, tātad šeit izšūv. Skaistais valnītis, kura video pamācība manā YouTube kanālā pieejama, 56 valdziņi pārgājuši 60 valdziņiem, un kāpēc tam ir 56? Jo te vienkārši tās bumbiņas, varbūt lielākas odziņas, varbūt putnu bumbas barojamās, jā, tur vajadzēja rakstiem 60 valdziņus. Tātad šīs zeķītes es arī pabeidzu. Nākamās, ko es atcerieties, es no hobija biju pasūtījusi neon krāsas zeķu dzīves. Man vienkārši viņas ļoti gribējās, un es no katras krāsnes pasūtīju pat divām. Tātad arī kanāla balviņā būs arī, bet man arī pašai paliek kāds eksemplārs. Un lūk, es gribēju uzadīt tādas rievotas zeķes, arī iedvesmojos no internetā, bet tur bija mazliet savādāk. Tur nebija iedomāts, ka tas spēles iet tik ļoti ar krāsņām. Man tā gribējās. Kāpēc? Tā, es noņemšu no blokātora. Tātad zeķīte ir šāda, bet ja viņa uzvelk kājā, redziet, viņa ir kā garmuška. Kā akordeons. Viņa ir kā akordeons, redziet? Tā. Te, kur jūs tādus redzat, tas ir no, viņas vēl ir procesā, viņas nav mazgāts, protams, tas ir no adatiņām pārēja. Redziet? Viņas tā forši staipās. Kāpēc es tādu adīju? Es gribēju īstenībā tā, kad mazliet ir tā melnā svītra un tad ir tās oranžās. Viņas mazliet tā kā ieslēpjās. Bet tur vajag pareizo to sadalījumu, kura krāsa. Un tas nav tik vienkārši, es uzskatu, man ļoti labi, bet melnā varēja būt viena rindiņa mazāk. Bet katrā ziņā man ļoti patīk, šīs zeķes adu savai jaunajai meitai, jaunākajai, un es viņai piedāvāju vienu kāju vienā krāsā, otru otrā, bet viņa teica, ne, viņams grib vienā. Un tad tādas īsti elektro-oranžas krāsas ar melnu zeķītes. Tās man top un tās būs. Godīgi sakot, uz tādiem lieliem procesa darbiem pašlaik es nevaru savākties. Lai arī vitamīni ir iepirkti,
Pavasari jau elpoju, un par Latvijas sasniegumiem es priecājos, tomēr mazliet vēl kaut kas pietrūkst, lai radošas izpaustos. Varbūt tās vienkārši kalnu namiņa vēsmas un gaiss un atmosfēra vairāk, bet tad, kā jau minēju, es gribētu uzvadīt vēl vienu šūpuļdziesmu, man top zeķītes, man taps arī Marta zeķītes, Renātes tātad projektiņā, kopā ar viņu vadīju katru mēnesi zeķītes, un Marta tēma ir izaugsme. Un kas man augs, protams, kaut kas no zemes zaļš, un šī te ir Veronikas krāsotā zeķu dziļa. Es jau esmu teikusi, ka man ar zaļo krāsu ir ļoti liels problēmas, bet, jo man zaļš, oranžs īsti un brūns, dzeltens mūsu mājās ir problemātiski dabūt, tā kā es esmu dabūjusi vienu oranžu krāsas ficītēs uz viņas uzkaros, bet cik skaisti tomēr zaļa krāsa, cevišķi, ja vēlas izradīt kaut ko saistībā ar ziediņiem, lapiņām, ar dabu. Tātad, jā, un tas tonītis neparādās īsti jums pareizais, bet viņš ir tiešām tā kā, tāds īsti dabas tonītis, tāds siltāks, maigāks. Es pieeju iespēju, ka īstenībā zeķu lieliem ražotājiem šāds tonītis pat nebūs. Viņš būs tāds vairāk tāds, no kā man bērnības trauma ir. Bet tagad nākošais projektiņš, kas man plānojās, ir pasaka. Tātad tas arī pēc Baibas jautājas meistarklasītes, adīts, tā, paraudziņš. Tā, paraudziņš man arī ir uzadīts. Lūk, šādi te man būs pasaka. Tas ir lakatiņš, arī ļoti skaists, tātad arī mēnesis formā, viņš ļoti skaisti uzliksies, uzklāsies, un tā būs atkal vesela krāsu meditācija. Es it kā esmu te kaut ko mazlietiņas iesākus, bet tas neskaitās, jo tas vēl viss tikai taps. Tātad šeit man ir Zauber Bal no Šopelvola, un šī ir no Jans from Italy. Mahēriņa, ko es esmu vienkārši pārtinusi, un 2 pavadienos būs. Tāda man būs pasaka. Tātad šūpuļu dziesma būs, vēl viena pasaka būs, izaugsmes zeķītes būs. Jā, tāda īstenībā mani ir tie dienas, mēneši, varbūt tās plāni. Kas būs vēl, man nav nejausmas, jo kā vēju sastāv, man uznāk jaunas idejas, uz kuru pusi nopūšu, papūšu, aizpūšu, uz to pusi es paķeru kaut ko jaunu un interesantu. Un es tiešām ceru, ka spēju jums kaut ko parādīt un arī iedvesmot uz to visu. Un no sirds pateicos ikvienam, kas abonē manu kanālu, ikvienam, kas ieliek īkšķīti, un ikvienam, kas pakomentē. Bet šoreiz es jums teikšu paldies, ka noskatījāties, un līdz nākošajai reizītei. Atā!